Jā, kaut kā tā beidzās mūsu ceļojums uz Somiju. Bet ir bijis arī sliktāk. Pirms 5 gadiem mēs devāmies uz Itāliju un ceļojums beidzās jau Vācijā. Man nekad nav labi gājis ar mašīnām. Toreiz pārplīs motors siksna un remonts maksāja vairāk kā pati mašīna. Parasti cilvēki brauc uz Vāciju pirkt mašīnu, bet mēs tieši otrādi aizvedām pārdot tur. Šoreiz pārsprāg riepa un man kā dzimšam optimistam, protams, nebija līdz rezerves ritens. Centos pats salīmēt, bet caurums bija pārāk liels un tā kā darblaiks jau bija beidzies, un atradāmies nekurienes vidū, nācās zvanīt Johannesam, lai brauc pakaļ. Tiešām lāga vīrs, bet varbūt viņš tikai izlikās, jo zināja, ka varēs labi nopelnīt. Aizved mūs riepu samainīja, tiešām viss ļoti labi, un tad pienāca sāpīgākais - maksāšana. Aptur video un ierakst, kā domāt, cik šāds pakalpojums Somijā maksā. Mēs ar sievu prātojām un beigās minējām, ka būs starp 250 un 350 eiro. Bet mums par nožēlu diezgan kļūdījāmies. Beigās par evokātoru samaksājām 510 eiro, plus vēl 90 eiro par riepas maiņu. Kopā 600 eiro, bet toties cik laba riepa. Nākamās naktas gulējām teltī un ēdām roltons.